Kas labs notika akcija tirgū pagājušajā nedēļā un ko gaidīt šonedēļ? Pagājušajā nedēļā rezultāts reportēja Tesla, tie bija drausmīgi, apgrozījums būtiski krīt, zaudēja pozīcijas tirgū, bet akcija atkal aizgāja augšā. Tur, protams, ir daudz fanātiķi, kas tic robotaksiju un robotiem. Reportēja arī Google ļoti labus peļņas rādītājus, bet tie rādītāji bija pret jau iepriekš samazinātu prognozi un aptuveni 25% no peļņas bija dēļ SpaceX pārvērtēšanas, ko tā kā nevajadzētu ņemt īpaši vērā. Labi rezultāti bija arī ServiceNow, kas 2 dienās izauga par vairāk kā 20%. Pēdējā laikā būtiski auga Bitcoins, bet tas sasniedzis šobrīd aptuveni 96,000, kas ir rezistents līmenis. Tad redzēs, vai nu kritīs atpakaļ, ienāk šortotāji, vai nu caurlauzīs un ies tālāk. Šobrīd akciju tirgus ir headlines market, kur visi seko jaunumiem un daudzi jau cer uz to, ka tiks panākt vienošanās par tirdzniecību ar Ķīnu. Trumps visu laiku saka, ka viņš runā ar Ķīnu, bet ķīnieši saka, ka viņi nerunā ar Trumpu, tāda akstīšanās. Un baumo, ka Ķīna ir aizsūtījusi Ameriku ļoti daudz tukšus konteinerus. Jau masu mēdījos var redzēt dažādus pirkumu čekus, kur ir ļoti lieli tarifi, piemēram, Shine veikals, interneta veikals liek pat 200–300% lielākas cenas dēļ šiem te lieliem. Ir augušas arī akcijas Netflix, kas jau sen kā ir ļoti populāra un investoriem interesanta, un pasaulē pārvērtētākais uzņēmums Palantir jau ir pavisam tuvu vēsturiskam augstākajam līmenim. Akcija, ko daudzi skeptiķi saka, ka viņai jākrītas tur 70%. Šī nedēļa būs pilna ar uzņēmumu rādītājiem, jo aptuveni 40% no S&P kapitalizācijas visi lielie uzņēmumi paziņos savus rādītājus. Tehniķi prognozē, ka akciju tirgus varētu kāpt līdz S&P 5700, kurā brīdī tad jau vajadzētu saskriet šortotājiem un tas varētu atkrist uz leju. Protams, tas atkarīgs no šiem te finanšu rādītājiem, kuri tik tāli bijuši diezgan labi un ko Trumps atkal paziņos.